Šoreiz mēs taisīsim Ziemassvētku zvaigzni. To varēs pēc izvēles vai nu karināt logā vai nu eglītē. 3 garākas stieplītes ņemam un saliekam uz papīrīša, tas, kas mums ir tāds mazāks mukais, zvaigznītes veidā. Būs zvaigznīte mums ar 6 stariņiem. Cenšamies salikt pēc iespējas simetriskāk. Lai mēs to visu nostiprinātu, pirmais, ko izdarīsim, vienkārši ņemsim un sakniedēsim. Nākamais solis, ko mums ir jāizdara, ir atkal ņemam mīļoto līmi un visu salīmēsim kopā. Un neaizmirstam ielikt iekšā mūsu lentīti un droši liksim pa virsu nākamo papīrīti. Un tagad turam, kādas 2, 3, 4 minūtes, līdz kamēr tas viss tā kārtīgi salīpa. Tātad ņemsim smuko papīru. Ja jums šeit uz tā papīra ir zīmējums virsū, kā man, piemēram, lācītis, tad centīsimies uzlikt viņu tā, lai viņš pēc tam, kad karājās, skatās ar galvu uz augšu. Un šoreiz mēs līmēsim vairāk pa to ārējo maliņu, jo tas nākamais papīrīts mums ir lielāks par iepriekšējo. Un mēģinam tā smuki smalki, sevišķi nespiežot, lai nesabojājās papīrs, pieturēt un to visu pielīmēt. Un atkal noteikti turam tās 3-4 minūtes, kamēr tā līme tā kārtīgi ir pielipusi. Lācītis ir uz augšu, konfektis ir uz augšu, viss kā nākās. Ņemam tagad kādas vien pērlītes patīk un pa vienai varam virsū saviem stariņiem. Tur jūs noteikti varat pasaukt palīgā arī savus bērnus. Sirsniņas, bumbiņas, galvenais trāpīt. Tagad esam uzvēruši pēdējo pērlīti, ņemam atkal standziņus un aizlokam stieplīti uz aizmuguri. Un mūsu zvaigznīte ir gatava. Man šķiet, ka tā ir burvīga dāvana gan vecmāmiņai, gan māmiņai, gan arī vienkārši eglītei.